Sveiki, te Jūlija Puķe. Mans krekls. Lol, you're not hairstyles. Lol, I know. Tātad, pienācis laiks. Džula skola klāt. Visi kārtojas skolā, jo skola ir tik forša. Bet jā, šodien būs hauliņš, jo es nezināju, ko jums likt iekšā, un man jau kādu laiku nav bijis vidīgs, tāpēc, šis ir, ko jūs dabūsiet, jā. Ko, uz priekšu? Tātad sāksim ar Jānis Roze grāmatnīcu. Tur es dabūju šādu dzēšgumī, kas izskatījās citādāk, viņa tagad vienkārši ir jau lietota, jo man vajag dzēsenes, lapas. Un tad šeit ir boring, bet, es jau vienalga jums parādīšu katru kladi individuāli. Lūk, šāda skaista kladīte. Tā ir līniju, ja kas šī arī līniju, tādā smukā zilā tonītī. Tad tādā pašā smukā zilā tonītī man ir rūtiņu klade, ļoti interesanti rūtiņu. Un tad vēl man šāda, šī ir līniju, wow, ļoti interesanti. Šī ir rūtiņu, uzminējāt, šī arī rūtiņu, wow. Un šī, uzminiet, rūtiņu. Rūtiņu lapas izskatās lūk šādas, ja jūs nezinājāt. Un līniju lapas izskatās lūk šādas. Es pērku arī šitos te rullīšus, kas ir tā kā adhesive, var sakot, viņš vienkārši ir caurspīdīgs un tāda tā kā uzlīme, bet viņš ir... Mans linkums skaidroja, bet jā, tas ir arī, ko es izmantoju, tā kā es saistos smukos dizainus uz savām notebooks, jo jā, es taisu. Ja jūs vēlaties redzēt manas smukos dizainus, tad rakstiet komentāros apakšā, es taisīšu DIY video. Nopirku kaķu kladi, rekur kaķu burtnīca, nopirku suņu burtnīcas, un tad rekur atkal kaķu burtnīcas, un tad atkal kaķu burtnīcas. Tā kā, jā, man ļoti patīk uzlīmes, un es mīlu uzlīmes, tad rekur man ir ar kaķīšiem, un tur vēl iekšā ir ar tādiem kaķīšiem, kuri kurpītēs iekšā. Šis maksāja 85 centus. Tad ir šis puķītes, atkal 85 centi, tad šīs sirsniņas 85 centi, tad ir šis puķītes 85 centi, un tad ir šis, kas bija €10. Līmes zīmulis, lai zīmētu ar līmi. Man ir 2B, jo es tikai 2B. Jā, šie saucās par 2B zīmuļiem, jo es izmantoju tikai 2B, jo tas mīkstums man patīk. Un tad vēl ir pildspalvas, jo pildspalvas ir vajadzīgas. Un tad vēl no Jānis Roze, jo mēs vēl joprojām esam pie tā viena paša veikala, pie kur mēs bijām pirms kādām pāris minūtēm, šādu maziņu asināmo, lai uzasinātu savus zīmuļus. Un tad arī dzēseni man ļoti patīkās mažot dzēseni, es nezinu, kāpēc esmu jocīgi, bet to jau mēs visi zinām. Vēl Jānis Roze dabūju šo te zīmuli, ko man jau Līva saplēsa, jo viņa nometa viņu lejā, bet tas jau nav svarīgi. Un tas viss no Jānis Roze, man liekas, jā. Tālāk no Haunēm nopirku šo penāli, jo man vajadzēja penāli, un šis izstījās inčīgs, tāpēc arī to nopirku. Rinčiks. Es dabūju šitos te. Šie arī ir no Rimčika. Tad vēl no Rimčika pēdējā lieta ir šāda smuka kladīte, violeta, zvaigznīte, šeit redz, lai zvaigznē, ABC. Dabūju es šo notebook un šo notebook. Un te ir 8 lapas katrā. Ļoti forši. Bet, ņemot vērā, ka arī vajag drēbītes skoliņiem, vai ne, tad es nopirku. Man mamma nopirka, protams. Šādu te skaistu, jo īstenībā, jā, tas nav skolai, tas ir vienkārši tāpēc, ka man patīk drēbes un, jā, šitādu te smukiņu kleitiņu. Viņa ir smuka. M izmērs, jo mazāk izmēru nav, bet arī, ja būtu mazāks izmērs, man nedrāt, jo man rokas laikam ir pārāk liels, jūs workoutoju. Es nevarkotoju, bet jā. 10,99. Ja jums liek smukas drēbes, ejat uz Zāru, 70% atlaide, jo ir vēl kā. Šī ir nākamā lieva, oh my god, jā. Un šis maksāja 3,99. Bet man patika, es viņus uzvilku, es viņus uzvilku arī mājās, man likās, wow, gaņu, kas skolu nevilkšu, man balko cilvēku teiks. Un viņš maksāja 9,99. Jā, jūs nepārklausījāties. 9,99. Saprotiet? Tātad tas ir viss. Rakstiet komentāros, vai jūs vēlaties tās, lai jums kladītes parāda, jo es tieši tagad vispār to darīšu, jo man gribās. Komentārā apakšā arī, vai tu esi excited for school, vai tu esi excited for school. Bet jā, katrā gadījumā
Paldies, ka noskaties šo video, neaizmirst nosties like, arī subscribe, komentē par kā video idejas, jo man nav ideju. Tā!